5. nodaļa, kurā Sivēns satiek milzu lempi. Kādu dienu, kad Kristofers Robins, Vinijs Pūks un Sivēns tērzēdami ieturēja kopīgu launagu, Kristofers Robins izēda muti, tukšu un tāpat starp citu piebilda. Es šodien redzēju milzu lempi, Sivēn. Ko viņš darīja? Sivēns apjautājās. Tāpat vien aizlempoja, teica Kristofers Robins. Jādomā, viņš mani nepamanīja. Es arī reiz redzēju, Sivēns sacīja. Vismaz man likās, ka tās bija viņš, bet varbūt nebija. Nezinu. Es tāpat, teica Pūks, domādams, kā tāds milzu lempis varētu izskatīties. Viņus nemaz tik bieži nedabū redzēt. Nevērīgi iebilda Kristofers Robins. Nav manīti, teica Sivēns. Vismaz šajā gada laikā ne, Pūks sacīja. Viņi pļāpāja par šo un par to, kamēr Pūkam un Sivēnam vajadzēja iet mājās. Čāpojot pa šauro taciņu gar 7 jūžu mežu, viņa neko daudz nerunāja. Bet kad pa akmeņiem laipodami un viens otru pieturēdami, bija tikuši pāri upītei un nonāca viršu laukos, kur varēja atkal draudzīgi iet blakus, viņi sāk runāties, un Sivēns teica. Ja tu saproti, uz ko tas zīmējas, bet Pūks sacīja, es arī nu pat par to domāju, un Sivēns sprieda. Bet no otras puses, Pūk, to vajag paturēt prātā, un Pūks piekrita. Pareizi, Sivēn, kaut gan vienu brīdi es biju pavisam aizmirsis. Kad viņi bija nonākuši pie 6 priedēm, Pūks paskatījās apkārt, vai kāds nenoklausās, un ļoti svinīgā balsī paziņoja. Sivēn, es esmu apņēmies. Ko tu esi apņēmies, Pūk? Es apņēmos noķert milzu lempi. To pateicis Pūks vairākas reizes nopietni pamāja ar galvu un gaidīja, ka Sivēns ieklieksies. Kā? Vai? Ko tu runā, Pūk? Vai kaut ko citu tikpat uzmudrinošu? Bet Sivēns klusēja. Tas bija tāpēc, ka Sivēnam gribējās, kaut viņam pirmajam būtu ienācis prātā noķert milzu lempi. Es to izdarīšu, veltīgi izgaidījies, turpināja Pūks. Ar lamatām. Tām jābūt ļoti viltīgām lamatām, tāpēc tev vajadzēs nākt man palīgā, Sivēn. Protams, Pūk, Sivēns teica un jutās atkal laimīgs. Es palīdzēšu. Tad viņš apvaicājās, kā mēs to izdarīsim? Un Pūks sacīja, patiešām, kā? Tad viņi abi apsēdās un sāka domāt. Pūkam pirmā doma bija izrakt ļoti dziļu bedri, un tad milzu lempis nāks un iekritīs bedrē. Un kāpēc? Sivēns jautāja. Kas par kāpēc? Pūks atjautāja. Kāpēc, lai viņš iekristu? Pūks paberzēja degunu ar ķepu un teica, ka milzu lempis varētu nākt dungodams kādu dziesmiņu un skatīdamies gaisā, vai tikai netaisās uz lietu, un ka tā viņš nemaz nepamanīs ļoti dziļo bedri. Kamēr nebūs iekritis iekšā, un tad jau būs par vēlu. Sivēns sacīja, ka tādas lamats esot gan ļoti labas, bet ja nu lietus jau līs? Pūks bēdīgi paberzēja degunu un atzinās, ka par to viņš nesot padomājis. Bet tad viņš kļuva atkal priecīgs un teica, ja lietus jau līšot, milzu lempis varēšot skatīties gaisā, vai nesāk skaidroties, un nepamanīšot ļoti dziļo bedri, kamēr nebūšot tur iekrits. Un tad, kā zināms, jau ir par vēlu. Sivēns sacīja, ka nu viņam tā lieta ir skaidra, un ka pēc viņa domām tādas lamats ir patiešām viltīgas. Pūks bija ļoti lepns dzirdēdams Sivēnu uzslavu, un viņam sāka likties, ka milzu lempis ir jau gandrīz vai
noķerts. Viņiem vēl vajadzēja izlemt tikai vienu, kur rakt ļoti dziļo bedri. Sivēns teica, ka vislabākā vieta būtu tur, kur tieši pirms iekrišanas stāvētu milzu lempis. Tikai apmēram kādu metru nostāk. Bet tad jau viņš redzēs, ka mēs rokam, iebilda Pūks. Ja viņš skatīsies gaisā, tad neredzēs viss. Bet ja milzu lempis nejauši paskatīsies lejā, Pūks teica, viņam radīsies aizdomas. Viņš ilgi domāja un beidzot skumji sacīja. Tas nebūs tik viegli, kā man likās. Droši vien tāpēc milzu lempjus reti var noķert. Droši vien, Sivēns piekrita. Abi nopūtās un cēlās augšā. Viņi palīdzēja viens otram izvilkt dzeloņus, kas bija iedūrušies irbuleņu cerā sēžot un apsēdās atkal, bet Pūks pie sevis prātoja. Kaut jau es spētu, ko izdomāt. Viņš bija pārliecināts, ka ar ļoti gudru prātu var noķert milzu lempi. Vajag tikai zināt, kā to īsti dara. Pieņemsim, viņš teica Sivēnam, ka tu gribētu noķert mani. Kā tu rīkotos? Es? Prasīja Sivēns. Es darītu tāpat. Vispirms es izraktu lamatas un ieliktu lamatās medus podu. Tad tu saostu medu un ietu to meklēt, un tad es ietu to meklēt, aizrautīgi turpināja Pūks, bet es darītu to ļoti piesardzīgi, lai ar mani nekas nenotiek, un tad es paņemtu medus podu un aplaizītu māliņas, it kā pods būtu pavisam tukšs. Pēc tam es ietu projām un domātu par medu, bet drīz es nāktu atkal atpakaļ un sāktu laizīt no paša vidus, un tad... Tas nav svarīgi, Pūk. Galvenais, ka tu būtu lamatās, un es tevi noķertu. Tagad mums vispirmām kārtām vajag domāt, kas garšo milzu lempiem. Droši vien zīles, kā tev šķiet? Mēs salasītu labi daudz zīļu. Mosties jau, Pūk. Pūks, kas bija nogrimis laimīgos sapņos, saraudamies pamodās un teica, ka medus esot daudz lamatīgāka lamatu ēsma nekā zīles. Sivēns tā nedomāja, un viņi jau sāka strīdēties, kad Sivēns aptvēra, ka tad, ja lamatās liks zīles, viņam pašam būs šī zīles jāsalas, bet ja medu, tad Pūkam vajadzēs dot kādu no saviem podiņiem, tāpēc viņš sacīja, labi, lai būtu medus. Reizē ar Pūku, kas teica labi, lai būtu zīles, jo arī viņš to bija laikus sapratis. Medus, domīgi noteica Sivēns, it kā šī lieta būtu pavisam izlemta. Es sākšu rakt bedri, bet tu tikmēr aizej pēc medus. Lai notiek, sacīja Pūks, un lāčoja projām. Mājās pārnācis viņš tūlīt gāja pie plauktiem un pakāpies uz krēsla nocēla vislielāko medus podu no visaugstākā plaukta. Uz poda bija rakstīts mets, bet, lai būtu pavisam droši par to, Pūks noņēma papīru un paskatījās iekšā. Patiešām, tas arī izskatījās pēc medus, bet ar medu nekad neko nevar zināt, prātoja Pūks. Mans krustāvs stāstīja, ka reiz redzējis sieru, kas bijis tieši tādā krāsā. Tāpēc viņš izbāza mēli un ielaizīja krietnu malku. Jā, viņš teica, tas ir medus. Par to nav ne mazāko šaubu. Tīrs medus līdz pašam dibenam. Jā, protams, viņš piebilda. Kāds nav joka pēc iesviedas podā gabalu siera. Varbūt man vajadzētu vēl mazlietiņu papētīt, jo var taču izrādīties, ka milzu lemķiem negaršo siers. Tāpat kā man, viņš dziļi nopūtās. Man bija taisnība, tīrs medus
līdz pašai apakšai. Pārliecinājies par to, viņš paņēma medus podu un gāja pie Sivēna. Sivēns paskatījās uz viņu un ļoti no dziļās bedres dibena un jautāja: Atnesi? Pūks atbildēja: Atnesu, tikai pods nav gluži pilns, un nosvieda to Sivēnam, un Sivēns teica: Jā, par pilnu to nevar nosaukt. Vai tas bija viss, kas tev palicis? Pūks sacīja. Jā, jo tas patiešām tā bija. Sivēns nolika podu bedres dibenā, izrāpās laukā, un viņi abi gāja uz mājām. Ar labvakar, pūk, teica Sivēns, kad viņi bija nonākuši pie pūka durvīm. Satiksimies 6 no rīta pie priedēm un iesim paskatīties, cik milzu lemju būs iekrituši mūsu lamatās. Labi, 6 no rīta, Sivēn. Vai tev atradīsies kāda aukliņa? Nē, kam tev vajadzīga aukliņa? Ko vest viņu mājās? Es domāju, ka milzu lemji nāk tāpat, ja tikai viņiem pasvilpi. Daži nāk, daži nenāk, ar milzu lemjiem nekad neko nevar zināt. Ar labu nakti, ar labu nakti. Un kamēr pūks taisījās uz gulētiešanu, Sivēns aizrikšoja uz savu māju, ko sauca vecstāva vārdā – Aizliegts V. Pēc vairākām stundām, jau krietni uz rīta pusi, pūks pēkšņi pamodās ar tādu sajūtu, it kā viņš kristu. Tādu sajūtu viņam negadījās pirmo reizi, un viņš zināja, ko tā nozīmē. Viņš bija izsalcis, tāpēc viņš gāja uz pieliekamo kambari, pakāpās uz krēsla, pašaudīja ķepu pa augšējo plauktu un neko neatrada. Jocīgi, viņš nobrīnījās. Man te bija viens medus pods, vesels pods, vistīrākais medus, līdz pašam dibenam, un virsū bija rakstīts mets, lai es droši zinātu, ka tur ir medus. Tiešām jocīgi. Viņš staigāja pa istabu, prātodams, kur tas medus varējis pazust, un rūca rūcīgu rūcam dziesmiju, kas skanēja šādi. Ja podam būtu kājas, tas aizietu no mājas, bet kāju nebija gan, tad kāpēc pods nav mājās? Ar medu pilns līdz malām šis podiņš plaukta galā. Bija glīti nolikts man, un tagad pods nav mājās. Kad pūks bija norūcis savu rūcam dziesmiņu jau 3. reizi, viņš pēkšņi atcerējās. Pods bija nolikts viltīgajās lamatās, lai noķertu milzu lempi. Sasodīts, šķendējās pūks. Tā iet, kad grib darīt kaut ko labu milzu lempiem. Un viņš likās atpakaļ gultā. Bet aizmigt viņš nevarēja, jo vairāk viņš pūlējās aizmigt, jo vairāk nevarēja. Viņš mēģināja skaitīt aitas, kas reizēm tīri labi uzdzina miegu, bet aitas nelīdzēja. Tad viņš sāka skaitīt milzu lemjus. Tas bija vēl sliktāk, jo katrs milzu lempis, ko viņš skaitīja, metās pie viņa medus poda un izēda to tukšu. Pūks gulēja un jutās ļoti nelaimīgs. Bet kad jau 587. milzu lempis muti laizīdams nočāpstinājās, ļoti labs medus, savu mūžu nesmu tādu ēdis. Pūks vairs nevarēja izturēt. Viņš izlēca no gultas, metās laukā pa durvīm un skrēja, ko kājas nes uz 6 priedēm. Saule vēl nebija cēlusies no gultas, bet debesīs pār 7 jūdžu mežu jau bija manāms gaišums, kas lika saprast, ka saule mostas un drīz nosviedīs segu. Mīkrēslī priedes izskatījās nedzīvas un vientuļas. Ļoti dziļā bedre likās daudz dziļāka nekā tā patiesībā bija, un tās dibenā pūka meduspods rēgojās tikai kā noslēpumaina ēna, ne vairāk. Tomēr, jo tuvāk lācītis nāca, jo skaidrāk viņa deguns sacīja, ka tur patiešām ir medus,
bet mēle jau pati izšāvās no mutes un aplaizīja purniņu, gatavodomās uz gardo maltīti. Sasodīts, teica pūks, iebāzis degunu podā. Milzu lempis izēdis visu, bet brītiņu padomājis viņš sacīja, ak nē, es pats izēdu, es biju aizmirsis. Protams, viņš bija gandrīz visu izēdis, tomēr pašā dibenā vēl bija palicis mazliet medus, tāpēc viņš bāza vien galvu podā un sāka laizīt. Pa to laiku pamodās Sivēns. Tikko pavērs acis, viņš sacīja, o! Tad apņēmīgi noteica, jā, un vēl apņēmīgāk pabeidza, tieši tā, bet viņš nejūtās ne apņēmīgs, ne drošs, jo patiesībā Sivēnu mocīja viens vienīgs vārds, un tas bija milzu lempis. Pēc kā milzu lempis varētu izskatīties? Vai viņš ir plēsīgs? Vai viņš nāk, kad viņam pasvilpi? Un ja nāk, tad kā nāk? Vai viņš ir kārs uz Sivēniem? Un ja ir, vai uz visiem bez izņēmuma? Ja pieņemtu, ka viņš plēš un ēd Sivēnus, vai viņš plēstu tādu Sivēnu, kuru vectētiņam bija vārdā aizliegts Viljams? Sivēns nespēja atbildēt ne uz vienu no šiem jautājumiem, un jau pēc stundas viņam vajadzēja satikt pirmo milzu lempi savā mūžā. Protams, viņam līdzi nāks pulks, un divatā vienmēr ir drošāk, bet ja nu milzu lempi ir nikni nevien uz Sivēniem, bet uz lāčiem arī, vai labāk nebūtu izlikties, ka viņam sāp galva un šorīt vispār neiet uz 6 priedēm? No otras puses, diena var izrādīties ļoti jauka, un milzu lempis arī varbūt nemaz nav bedrē iekrits. Un tad Sivēnam gluži par neko vajadzētu visu rītu palikt gultā. Ko darīt? Un tad Sivēnam ienāca prātā gudra ideja. Viņš aizies uz 6 priedēm tūlīt, ļoti piesardzīgi palūrēs lamatās, lai uzzinātu, vai milzu lempis tur vispār ir. Ja būs, tad Sivēns ies atpakaļ un liksies gultā, bet ja nebūs, tad ne. Tā nospriedis Sivēns devās ceļā. Brīžiem viņš bija cieši pārliecināts, ka milzu lempju bedrē nebūs. Brīžiem atkal, ka noteikti būs. Bet jo tuvāk viņš nāca, jo skaidrāk zināja, ka lamatās kāds ir. Tāpēc, ka no bedres skanēja briesmīga milžošanās un lempošanās. Vai dieniņ, Sivēns klusītēm vaimanāja. Viņam gribējās bēgt, ko kājas nes, un tomēr, ja reiz viņš bija pienācis tik tuvu bedrei, kā īsti tāds milzu lempis izskatās? Sivēns piezagās pie bedres malas un paraudzījās iekšā. Visu šo laiku Vinijs pūks bija veltīgi pūlējies izvilkt galvu no meduspoda, bet jo vairāk viņš to purināja, jo ciešā galva iesprūda. Sasodīts! No poda skanēja pūka balss. Vai, glābiet! Un bieža kungstēšana. O! Viņš mēģināja podu pret kaut ko sasist, bet tā kā viņš pats neredzēja pret ko sit, tad nekas neiznāca. Pūks mēģināja izkāpt no bedres, bet acu priekšā viņam bija tikai poda mala un tā pati tumša, tāpēc viņš nevarēja atrast ceļu. Beidzot nelaimīgais pūks pacēla podā iespīlēto galvu un izrēca skaļu un dārdošu, bēdu un izmisuma rēcienu. Un tas notika tieši tajā brīdī, kad Sivēns skatījās lejā. Palīgā, iekviecās Sivēns. Milzis, briesmīgais lempis! Pa kaklu pa galvu Sivēns metās projām brēgnams. Palīgā! Lusmīgais lempis, bliesmīgais lempis, lemzis! Tā vaimanādams viņš vienā rāvienā noskrēja visu ceļu līdz Kristofera Robina mājai un ieklupa pa durvīm istabā. Kaut kas noticis, Sivēn? Jautāja Kristofers Robins, kurš nu pat tikai cēlās augšā.
Smī! Nokviecās Sivēns, aizelsies tā, ka gandrīz nevarēja parunāt. Lemzis, milpis, milzu lempis! Viņš beidzot izdevesa. Kur? Tur! Sivēns pamāja uz priežu pusi. Pēc kā viņš izskatās? Pēc! Tu nevari iedomāties, kas viņam par galvu, Kristofer Robin. Briesmīgi milzīgs, nezin kas. Izskatās pēc milzonīgi, briesmīgā, nezin kā. Pēc poda. Labi, teica Kristofers Robins, uzvilktams kurpes. Iešu un paskatīšos pats. Nāc līdzi. Kopā ar Kristoferu Robinu Sivēnam nebija bail, un viņi devās ceļā. Es viņu jau dzirdu, bažīgi sacīja Sivēns, kad viņi bija pienākuši tuvāk. Un tu? Es arī kaut ko dzirdu, Kristofers Robins atbildēja. Tas bija pūks, kas daudzīja galvu pret priedes sakni, ko bija uztaustījis bedres sānā. Redzi? Sivēns nočukstēja. Vai nav briesmīgs? Un viņš cieši ieķērās Kristofera Robina rokā. Pēkšņi Kristofers Robins sāka smieties. Viņš smējās un smējās, un kamēr viņš smējās, milzu lempja galva nobrakšķēja pret priedes sakni, pods saplīsa un parādījās pūka galva. Tad Sivēns redzēja, kāds muļķis Sivēns viņš ir bijis, un sakaunējās tā, ka tūlīt aizbēga uz mājām un nolikās gultā. Tagad viņam patiešām sāpēja galva, bet Kristofers Robins ar pūku devās ieturēt draudzīgas brokastis. Lāci, teica Kristofers Robins, kā es tevi mīlu? Es tevi arī, pūks sacīja.